Sveiciens! Sveiks! Sveiciens! Precīzi mēģināt interpretēt vārdus un visu kaut kā dokumentēt, tāpat arī mēs ļoti skurpulos pieticamies jūsu vārdiem. Tāds jūs darbs, mēs kaut esam līdzīgi. Jums jādara savu darbs, man jādara savs darbs, un kā viņš jau patīk, kā nepatīk, bet tas ir darbs, tas ir jāciena. Darbs ir jāciena. Šobrīd jūs sarunās esat uzcēlis vienu tādu noteikti robežas, kurus jūs neiet tālāk, bet tas dod tā teikt interpretāciju cilvēkiem. Nu, iespējams interpretēt par to pašu lietu, kad tāpat nerunāšana par to lietu. Tāpēc es prasīju, vai jums liekas, ja jūs kaut ko pateiksiet, vai tas kaut ko kavēs. Un es saprotu tos argumentus arī par advokāta ētiku un visu to, bet mūsu jautājumi jau nav tik daudz par detaļām, mūsu jautājumi ir par iekšējām sajūtām. Iekšējā sajūta lieta ir netaisnīga. Lieta netaisnīga ir tik daudziem cilvēkiem šobrīd. 20 cilvēki ļoti godprātīgi nāk regulāri uz tiesasēdēm. Viņi par savu visās atliecībās nav neviena pierādījuma, manuprāt, kas apstiprina, ka apsūdzības, ko izdarījis prokurors, ir pamatots, ka viņas ir pierādījumi. Ir ļoti spēcīga prokurora personība, kurš vēlas to pierādīt. Līdz ar to mēs esam ielīti zināmā valsts izveidotā situācijā, kur man nav, diemžēl, cita iespēja pierādīt savu netaisnību, kā caur tiesu apstiprināt un noraidīt šīs prokuratūras. Bet tad tas Piliksars skrienā kā ulsienā? Kaut kādā viņš ir uzbūvējis kaut kādu vīziju. Es varu saka, es cienu prokuratūru darbinieks, lai citas jokai nebūtu šī situācijā, tīpaši tāpēc, ka viņš ir arī man iecēlis šo apsūdzētos kārtā. Es saprotu viņa vēlmi par jebkādā veidā šo publiski jau tik ilgi vilto lietu, kura nu jau būs 6 gadi, vietēji 6 gadi, 2003. gada, novest līdz kaut kādām risinājumam, kas viņam kā prokuroram ir svarīgi. Vai tas mums stāsta par to, ka viņš neprot zaudēt? Es negribu vēlreiz. Mēs esam tiesā, mēs esam tieslību. Tīri filozofiski. Būtu runāt par filozofiski, par tiesu, kurā mans vārds var būt arī papildus iztulkots. Esmu šī lietā, šī tiesā kā viens no apsūdzētajiem. Es zinu, ka man pierādījumi neapstiprina tas, ko prokurors saka. Man nav vērts kaut kādā veidā izteikt personīgi viedokli par šo prokuroru, jo tas man nepalīdzēs. Es vienkārši domāju, lai tas ātrāk viss beidzās, lai mani vārdi par visu šo lietu kā tādu, kas ir no sākta gala iesākta zinām veidu politiskā situācijā, un kuru viņš šobrīd novesta līdz tiesai, kur ir 20 cilvēki, sabiedrībā pazīstami cilvēki, par ļoti nopietnu apsūdzību atrodas soli. Viņi regulāri nāk, viņi neizvērās nevis no tiesas sēdes, viņi visi saka, viņi nav vainīgi. Un tikpat mērķiecīgi pretī ir valsts institūcija, kas saka, nē, viņi visi ir vainīgi, viņi jānotiesā, rada vispār, vai tas ir pareizais, kā valsts jāturē savu līdzekļi šeit, bet tā ir valsts tiesība. Un man kā likuma paklausīgam pilsonim, īpaši advokātam, ir, diemžēl, jārespektē šī situācija. Kas tā politiskā situācija? Šī lieta, kā jūs pats zināt, kā viņi sākās. Es negribu tā, jūs zināt, es nevēlos atvērt robežas šeit interpretācijai, par viņu tik daudz stāstīts, un es neesmu tā pamata persona, ar kuru šo lietu varētu pakļūt. Vai jums par tā politiskā situācija, jūs pats pieminējāt, izstāstīt politiskā situācija? Vai jau jūs pieminējāt? Jā, bet es pieminēju to, ka šī lieta ir interesanta sabiedrībai, un viņa ir pasniegta un sakāpēta tieši tāpēc, ka viņā ir iejauts politisks. Viņa iesāka laikā, kad bija šī jaunlaika valdība, un viņa ir iesākta caur
ļoti spēcīgu šā lietā ir radīts afēras princips pat neiztiesājot. Tas, ko nevar neviena man intervija, neviens mans viedoklis, ne kaut kāda 20-30 cilvēku, tur masu vēstuli mainīt. Mēs esam spiesti iziet cauri šai tiesai, lai pamatot, ka šie pierādījumi neapstiprina to, ko nu jau 6 gadus, sabiedrībā ir masīvi iespējas. Kurš to radīja? Kuram ir izdevība? Nu, to lai tiesa parāda, ka mums izdevība. Tiesa neparāda. Jūs taču zināt, to lauciņu, kur notiek šāda spēle, kurš spēlē ar kauliņu. Zinot spēli, ir arī labāk nekomentēt. Bet jūs nezināt? Es nezinu, vai es zinu. To prokurors zinu. Es nesaprotu spēli. Kāds stāv prokuroru un saka, ka ir notiesā lozi? Prokurors Kaspars, esmu viens no, tas ir būt viens pats, tad vēl jocīgāk. Tā kā vienkārši salikts kaut kāds stāsts, kuru tagad vēlamies salikt kopā un pierādīties. Es Prokurors nav neatkarīgs, viņš tā kā jau varam profesionāli. Es domāju, ka prokurors tieši ir neatkarīgs. Konkrēti Piliks ir. Es cienu Piliks kā profesionāli. Es neatbalstu to, kā pēc pārliecības viņš, manuprāt, ir izveidojis lietu, kurā nav pietiekoši pierādījumi viņa apsūdzības, manuprāt, vēlreiz. Attiecībā konkrēti mani pamatotībai. Bet jūs taču saprotat, ka šo interviju lasīs, bet tur, kur jūs sakat, nav komentāru vai nekomentēšu, tad cilvēki tāpat meklēs kaut ko starp rindiņām. Jā, bet, manuprāt, es vēlreiz teicu vienu, ka es atkārtošu vēlreiz pašu galveno, ka esmu advokāts. Es būtu jocīgi, ja es mēģinātu papildus, kā mans advokāts var komentēt kaut ko. Esmu šī lietā cilvēks, pret kuru vērsts aizdomas par noziegumu izdarīšanu. Tas viss, manuprāt, nepamatots. Tas viss nav pamatots ne ar kādiem pierādījumiem, ne ar kaut kādām liecībām, ne ar kaut kādiem dokumentiem. No manas puses ir nepareizi šobrīd, vienkārši nepareizi šāda procesa vidū, kas notiek šobrīd, kad mēs runājam, viņš notiek komentēt, jo tas atkal var radīt kaut kā papildus iespēju, kas nav nepieciešams. Mēs esam ielīti šī situācijā. Mēs visi kopā vēlamies, lai viņi ātrāk beidzās, lai kaut kādi tur subjektīvi vai citi apstākļi nemaina šo iesākto procesu. Un tāpēc man nav nepieciešams kaut ko komentēt vairāk nekā tas ir.